skolēnu interešu paplašināšanai. Šogad mums nav tādas vienas kopīgas tēmas, bet šodien mēs varam paskatīties, kā mums strādā dažādas klasītes. Sākuma skola vairāk izvēlējas tēmas saistītas ar rokdarbiem. 5. klasītes, jāsaka, tradicionāli veido portfolio. Tātad viņi pēta paši sevi no visādiem viedokļiem, no visādiem aspektiem. 6. klasītes tradicionāli mums kārto CSDD, šodien viņi ir eksāmenu, tātad apliecību velosipēda vadītājiem. Bet izlaiduma klases veids eksāmenus, tātad viņiem ir kā centralizēto eksāmenu mēģinājums. Tā ir 9., 12. klase. Arī jāsaka, ka viņi to novērtē ļoti pozitīvi. Tā realitāte, visi apstākļi un kā viņi sevi papēta un savas sajūtas un zināšanas. Reizemes 3. vidusskola projekta nedēļā sadarbojas ar pilsētas sociālajām iestādēm, iesaistot Jacis brīvprātīgos, kā arī radot prieku citiem bērniem gan patversmē, gan bērnu dārzā, dāvinot viņiem sākuma skolnieku izgatavotos darbiņus. Mēs gribam iepriecināt 3-gadīgos bērnus, blakus ir bērnu dārzs Varavīksnē, un mēs to iepriecinājam mazos bērnus. Sākumskolas un vidusskolas klašu skolēni visa gadu garumā izstrādā savu zinātniski pētnieciskos darbus, kuri tiek prezentēti projektu nedēļas noslēgumā. Skolēni paši izvēlas sev interesējušas un aktuālas darba tēmas. Veiksmīgai pētniecisko darbu izstrādē tiek prasīts padoms no skolotājiem. Es izvēlējos tēmu, vai mums krievu valodas alfabētā ir nepieciešams burts jo. Es to izvēlējos tāpēc, ka pēdējā laikā izskanējis, ka tas nav nepieciešams un biežāk tiek izmantots burts vietā. Man palīdzēja mana klases audzinātāja. Bija ļoti grūti un visu darīju pēdējā brīdī. Mūsu tēma bija ātrās ēdināšanas izplatība Rēzeknē. Mūsu pilsētā atvērās ātrās ēdināšanas restorāns Heisburger, un tikai mūsu skolas skolēni pēc nodarbībām vai pat pusdienu pārtraukumos devās tur ēst, neizdomājoties par sekām, ko tas var atstāt uz organismiem. Skolotāji atzīst, nav viegli sagatavoties projektu nedēļai, tas prasa daudz pūļu un izdomas, bet bērnu ieguvums ir neatsverams, tāpēc daudziem šī ir mīļākā nedēļa mācību gadā.